Biznesa afēras, neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas. Lielbritānijas iedzīvotājs Kevins Fosters laikā no 2002. līdz 2004. gadam apmuļķoja vairāk nekā 8,5 tūkstošus cilvēku, izkrāpjot viņiem 24 miljonus sterliņu mārciņu. Kevins Fosters strādāja par taksometru šoferi un aizrāvās ar azartspēlēm. 2001. gadā viņam prātā ienāca doma, kā tikt pie liekas naudas. Viņš pārliecināja savus darba kolēģus maksāt viņiem naudu, kuru viņš, liels futbola pazinējs, liks uz spēlēm. Fosters solīja viņiem 5-kāršu peļņu. Viņš savu solījumu turēja un pārliecināja kolēģus palielināt likmes. Lēticīgo netrūka, un Fostera bizness sāka augt. Auga arī viņa apetīte, un 2002. gadā Fosters nodibināja kompāniju KF Concept un sāka ceļot pa Angliju, Velsu un Skotiju. Viņš rīkoja krāšņus reklāmšovus, kuru laikā piesaistīja jaunus investorus. Viņš stādījās priekšā kā azartspēļu guru, kurš ikvienu var padarīt stāvus bagātu, liekot likmes uz futbola spēlēm un zirgu skriešanās sacensībām. Fosters stāstīja, ka katru mārciņu viņš pārvēršot 20,5 mārciņās, ka viņam ir 50 000 klientu un kompānijas aktīvos ir 203 miljoni mārciņu. Tas viss, protams, neatbilda patiesībai. Tad sekoja loterija, kurā tika izlozēts kāda klienta vārds, kurš saņēma naudas balvu, bet vēlāk tika izlozētas pat automašīnas. Šis gājiens aizmigloja acis par tiem, kas sākumā šaubījās. Fostera mērķa auditorija bija cilvēki ar maziem ienākumiem, kuri dzīvo nelielās apdzīvotās vietās. Proti viņš bija izveidojis lētticīgā brita profilu un nekļūdījās. Fostera klienti ieguldīja viņa firmā summas sākot no 1000 sterliņu mārciņām, bet vidējā summa bija 4200. Būtībā KF Concept bija klasiska finanšu piramīda. Nauda netika ieguldīta nekādos darījumos, un klienti atlīdzības saņēma uz citu jaunpienākušo klientu rēķina. 2 gadus lētticīgie briti apmaksāja Fostera grezno dzīvi. Viņš par 600 000 iegādājās namu. Māja bija piebāzta ar eksotiskiem dzīvniekiem, tika ierīkots pat mini dzelzceļš. Tiek lēsts, ka 2 gadu laikā vien Fosters iztērēja 3 miljonus. 2004. gadā par Fosteru beidzot sāka interesēties policija. Schēma tika atmaskota. Krāpnieku uzņēmums tika pasludināts par bankrotējušu, un viņa klienti palika tukšā. Lielākā daļa zaudēja salīdzinoši nelielas summas, taču bija vairāki investori, kas šķīrās no paprāvākas naudas. Lielākais Fostera klients zaudēja 185 000 sterliņu mārciņu, kurus viņš bija ieguvis, ieķīlājot māju un iztukšojot savas kredītkartes. Izmeklēšana ilga vairākus gadus, un beigās Fosteram tika piespriesti 10 gadi ieslodzījumā. Apelācijas tiesa sodu samazināja par 1 gadu. Fostera sieva Elēna pēc tiesas prāvas gaudās, ka patiesie upuri ir nevis Kevina klienti, kurus neviens ar varu nepiespieda investēt naudu un kuri zaudēja salīdzinoši nelielas summas, bet gan viņi, Fosteri. Kevinam daudzi gadi jāpavada cietumā, bet viņa vairs nevar atļauties tādu dzīvi kā agrāk. Viņai jau ir nācies pārdot 78 000 vērto Ferrari Spider un daudzus no eksotiskajiem dzīvniekiem. Es guļu mētelī, jo nevaru atļauties apkuri, dzīvoju no makaroniem un rīsiem, žēlojās Elēna Fostere. Viņas prāt vienmēr būs cilvēki, kas pelnīs vairāk nekā citi, un tādi, kas knapināsies, jo tāda ir dzīve. Kevins pieder pie pirmajiem, un kamēr finanšu uzraudzības birojas nebija iebāzis viņa darījumos savu degunu, viss bija lieliski. Jautāta, vai viņa zināja, ar ko nodarbojās viņas vīrs, Elēna atbildēja, ka viņa nekad nav bijusi draugos ar cipariem, bet laikam jau tas ir bijis kas līdzīgs piramīdai. Taču viņa uzsver, ka Kevins ir ļoti neparasts cilvēks, un patiesībā viņš gribējis tikai cilvēkiem palīdzēt. Biznesa afēras, neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas.